par ķīmiskām trasēm? Ko tu zini? To, ka mūs īdē? Nu? Kas tur notiek tautas kangarātā? Kāpēc nenotiek žurkas skrējiens? Savā laikā bija interesanti. Tur no tā loga Lakstiņāns parādīja faktus. Tautai. Faktus. Ze tautai. Un tautai ap dvēseli palika ļoti silti. Indriešana tās ir tās garās strīpes, kas ir redzams aiz lidmašīnām lidojas ilgi nedzīstošās. Tas nokārtam izpildes gāzi. Tās nav izpildes gāzes, tā ir dezinformācija. Dolgopolo, kā dzīv? Dolgopolo, ko zina pa ķīmiskām trasēm? Ko? Pa ķīmiskām trasēm, piedod Dolgopolo, lai tas studē. Un saviem frakcijas biedriem arī. Jo jums noteikti būs skrobas pozīcija, un šeit ir konkrēti iedots materiāls, lai jūs varētu viņiem iespraukt politiski līdz aknām, lai galvu negrozās. Ok, labi. Čigān, reģini, savā laikā tu dabūsi 25 pletņus cirtienus pie pulvertorņa uz blokus kā soli. Varbūt uzreiz ejam. Zaķi, ir kaut kā jāmaksā nodokļi, ne? Un Urbanovičs, to tev tur nekāds opozīcija nesanāk. Tā ir butaforija. Jo tu neatbalsti Ivetu Grigulu. Un lūk, tā mums ir tā savuprēdis, jā? Jautājums, ko viņš zina par ķīmiskām trasēm? Rīkojums numur 2. Tā neko viņš nezina ārši. Labdien, es atvainojos. Varbūt jūs arī? Nodevējs, Vislatvāns, Saimnes Sils Baroklis. Dzigas, viss kārtībā. Ko viņš zina par ķīmiskām trasēm? Ko viņš zina par to, ka tautītē? Ka viņam pofi, ka tikai pierīti. Viņš vispār kaut ko zina? Vai uz bērndārs granātu atsiet? Ar lokmetēju. Labrīt. Labrīt, Latvijas tautas nodevēja parādnieks, Vislatvāns. Leškauns kā dzīvs. Nu, vecīt ielai, no 2 par 200, par ko tu pagavrīji? Par ķīmiskām